atkritumu. Ja? Un šogad mēs jau kaut ko esam meža labā padarījuši rudenī. Atcerieties, ko mēs darījām? Tīrīja mežu. Meža tīrīšana lielā bija, ja? Eko diena mums bija. Nu, un tagad zēni ir gatavojuši, lielākie zēni, 8. un 9. klasi ir gatavojuši. 7. arī, jā. Pīļu būriši, tādus īpatnējus. Mēs guvām iedvesmu no raidījuma uz meža takas, un tad mūsu lielais draugs Reinis vēl ieteica, ka tādus vajadzētu uztaisīt, lai pīlēm būtu vairāk dzīves vietas, jo viņam ir pietiekoši daudz arī dabiskie ienaidnieki. Kas ir pīlēm dabīgi ienaidnieki? Labs. Lapsas vēl. Ūdens. Ūdens. Zirnekļu cilvēks. Un mājiņas ir uztaisītas tā, lai mēs viņus varētu iestiprināt ezera ledu tagad. Ir pateicīgs laiks, jo ir ledus, citādāk to būtu jādara no laivas. Un tad nu šodien dosimies uz ledu un tās mājiņas liksim klāt. Mēs bijām kastu kopā divat, ka tā ir kaut pusstundu. Pusstundu, jā. Jā, iepriekš mēs bijām sadalīti divās grupas un bija atājis tai grupai savu kastu, mums bija viena uzmašīna un viens, skrūvs. Un tad bija pirmie uzstājas, un tad mēs skatījās no mums, un viņiem ir šitā kasti, un viņiem tāda šķiru palika, jo viņi šitos ārējos dēļas nesaspiedu kopā. Mums ir šitā kasti mēs saspiedām. Tad vienīgais, kas mums neizdevās, tādā pusē mēs pa daudz grieži jāpakšā. Tas tā. Un tad būs mēs bija taisījuši, bet šitāda bija mājas mēs nebija taisījuši. Es par kaut ko pirmo reizi tādu redzēju. Un kā domā, tās pīles tur dzīvos? Es domāju, ja ieliks kaut kāds niedrs, salms, tā jau dzīvos. Bet to jau es domāju, ka viņas pašas saviedliks. Nu labi, tad ņemam kastes un dodamies. Mēs esam Lieguvā, Ances purvi un meži. Un tepat netālu, 300 metri no Trumpas ceļa, ir ezers. Ļoti labā vietā, jo maz pieejams. Cilvēki te reti, kad iegriežas, jo te nav iespējams piebraukt ar mašīnām. Un pīlēm, es domāju, ka tā būtu ļoti laba vieta. Un mēs tātad uzliksim tur mākslīgās pīļu mājiņas, kas ir pagatavotas. Jācer, ka tās pīles dzīvos arī. Būdiņas ir uzlikts. Es labi padarīju darbi, ir jāuzsver skatu pels un silti varītē.
bet šī piedi ir atstāti. Redz, ka viņi laik skudriņām. Ir varianti skudriņām vēl. Ka viņi būs malka. Nu, tieši otrādi malkai tādu vairs nedara, bet tas ir, nevajag tā, tas ir ekoloģiskais koks. Paskatieties, tur arī viss ir pie, ja? Cirsmās ekoloģiskos kokus atstāja. Paskatieties, redziet? Paaugšu. Nu, un tad jau nojausmi ir, kādi ir tie ekoloģiskie koki. Vai nu bojātie, ja kur ir aiz mizām, nu, kur ir daudz dobumu arī, kur perētāji putni var mēs iemesties dzīvot. Vai arī, kur ir kādreiz kāds ļoti, ļoti resns koks un vecs, kas atšķiras no visiem citiem, tad viņu saglabā, jo iespējams viņš vēl nodzīvos 300 gadus, 500 gadus, kā kur ozols var 500 gadus nodzīvot. Pat vairāk. Priede arī var 300 gadus sasniegt.